Šajā video pastāstu vēl mazliet par mažoru minoru trīsskaņiem. Pirmā lieta, ko es vēlos piebilst, šis varētu netikt uzskatīts kā iesācēju video. Līdz ar to, ja jūs esat iesācēji un lietas, ko jūs dzirdat šajā video, jums nav līdz galam saprotams, tas ir ok. Jūs varat viņu skatīties vienkārši tā, lai paplašinātu savu redzesloku. Varat arī paskatīties kāds cits mans YouTube video, kas ir vienkāršāk, pamazām pietuvoties šīm lietām un tad pēc tam apsvērt domu šo video skatīties atkal. Otra lieta, ko es vēlos piebilst, man jau ir video par to, kā spēlēt mažoru minoru trīsskaņas no 6. stīgas, 5. stīgas, 4. un 3. stīgas, un es rekomendēju to video noskatīties pirms šī video, jo lietas, kuras es radīšu šajā video, ja jūs viņus esat jau nostiprinājuši, šis ir vairāk tā kā papildinājums ar domu atbildēt uz teorētiski jautājumu, kurš varētu tikt uzdots, ko darīt tālāk, kad es jau māku nospēlēt no 6. stīgas, mažoru trīsskanu, minoru trīsskanu, no 5. stīgas, no 4. stīgas. Ko darīt tālāk? Arī pirmajā video noslēgumā es iedevu pāris idejas, ko darīt tālāk. Jūs varat spēlēt caur kvartu kvintu āpliem, spēlēt visās tonalitātēs, bet šajā video parāda ļoti konkrētu tēmu, ķeramies pie lietas. Tā vietā, lai spēlētu horizontāli uz vienas stīgas, parunājam par to, kā mēs varam nospēlēt šos akordus. Sauksim to vertikāli, lai gan vizuāli varbūt izskatīsies, ka mēs arī ejam pa diagonāli, vertikāli vai diagonāli, kurā gadījumā jūs sapratīsiet ideju. Tad mēs nospēlēsim šos pašus trīsskaņus, bet tā vietā, lai meklētu nākamo apvērsumu noti uz tās pašas stīgas, mēs vienkārši meklēsim jau uz nākamās stīgas. Nu tad ķeramies pie lietas. Sāksim ar do mažoru trīsskanu, tad tajā pašā lokācijā nospēlēsim arī do minoru trīsskanu. Tad mēs sākam vienkārši ar do mi sol, 6. stīga, 8, 7, 5. Un tā vietā, lai meklētu nākamo šo apvērsumu mi sol do, uz 6. stīgas, mēs viņu meklējam jau uz 5. stīgas šeit, mi sol do. Un tieši pie šāda paša principa mēs arī pieturēsimies tālāk. Pasaku vēlreiz, mēs meklēsim nākamo notu nevis uz tās pašas stīgas, bet jau uz nākamās stīgas. Nu, lūk, tad mums ir do mi sol vēlreiz, 8, 7, 5, mi sol do, no 5. stīgas, 7, 5, 5, sol do mi no 4. stīgas, 5, 5, 5, un do mi sol no 3. stīgas, 5, 5, 3, 3, 4. Es diezgan strauji uz priekšu, līdz ar to, ja vajag šo video tagad nopauzēt, pastrādāt, kamēr šis sanāk, ja vajag pierakstīt kaut ko, mainot playback speed. Tieši šī pati lokācija, bet tagad do minors. Nots mi vietā mēs spēlējam notu mi bemol. Do, mi bemol, sol, 8, 6, 5, mi bemol, sol, do, 6, 5, 5, sol, do, mi bemol, 5, 5, 3 un do mi bemol sol. 5, 4, 3. 3, 4. Atpakaļ. Ejam tālāk no do mi sol nospēlēm, sākam šeit no mi sol do. Mi sol do, 12, 10, 10,
sol, do, mi, 10, 10, 9, do, mi, sol, 10, 9, 8 un mi, sol, do. 9, 8, 8. 3, 4. Atpakaļ. Un do minors. Mi bemol, sol, do. 11, 10, 10, sol, do, mi bemol. 10, 10, 8. Do, mi bemol, sol. 10, 8, 8. Un mi bemol, sol, do. 8, 8, 8. 3, 4. Nu, vēl viena. Sol, do, mi. 15, 15, 14. Do, mi, sol. 15, 14, 12. Mi, sol, do. 14, 12, 13. Sol, do, mi. 12, 13, 12. 3, 4. Atpakaļ. Do minors. Sol, do, mi bemol. 15, 15, 13. Do, mi bemol, sol. 15, 13, 12. Mi bemol, sol, do. 13, 12, 13. Sol, do, mi bemol. 12, 13, 11. 3, 4. Atpakaļ. Šis bija video praktiskā uzdevuma noslēgums, būtisks piebildes. Kad šis liekas ērti un viegli, jūs varat arī spēlēt cauri visās tonalitātēs. Jūs varat spēlēt cauri, man ir otrā YouTube kanālā Matīs Guitar backing tracki, kuri iet cauri kvartu, kvintu, aplim. Varat arī tādā kontekstā. Rekomendēju arī zināt, kā šīs notas sauc. Jūs varat spēlēt, iedot sev 4 sitienus laiku, tā kā tagad. Un arī nospēlējot, arī nosaukt skaļi, kas šīs ir par notīm. Kad tas izdodas, varat arī dziedāt, un ir tāda lieta, ko sauc par mentālo vingrināšanos. Jūs varat šim uzdevumam arī iet cauri bez jūsu instrumentu rokās. Jūs ejat pa ielu, sēžat trolejbusā, sēžat tramvajā, jums ir brīvs brīdis. Vienkārši mentāli, jūs pat varat vizualizēt, kā jūs tos strādājat ģitāras, saucat, kā šīs notas sauc. Ja jūs limitējat savu mūzikas apgūst laiku tikai uz mirkli, kad jums ir katru dienu rokās šis koka gabals, vai arī jūs spēlējat kā citu instrumentu, tas varētu būt arī attiecināms uz tādos kontekstos, tad jums ir diezgan limitēts laiks. Tajā mirklī, kad jūs sākat domāt skaņās, mūziķa uzdevums ir domāt skaņās, sonorā domāšana. Tas ir būtisks video, ko es arī rekomendēju noskatīties manā YouTube kanālā par sonoro domāšanu. Šita mentālā vingrināšanās ir ļoti, ļoti labs veids, kā jūs varat sevi radināt, domāt skaņās. Un ko nozīmē domāt skaņās? Un šajā video jūs jau redzējāt
Tā kā šis tāds mazs ieskats par to. Tā tēma, protams, ir daudz dziļāka, un es to vienkārši pieskaros šai tēmai video noslēgumā. Es ceru, ka šis video kādam būs noderīgs, un ja tā, jūs varat atstāt kādu komentāru vai vienkārši padalīties ar savu pieredzi par mūzikas apguvi. Atcerieties, es skatos to tā, mūzikas apguvē nav shortcut, un ja jūs mērķis ir tiešām apgūt šos mūzikas noslēpumus, lietas, dziļāk izprast to, kā mūzika strādā, tad jums ir jāinvestē darbs tajā. Tieši tik vienkārši. Un vēlreiz ceru, ka šis video kādam palīdzēs, un atā.